Labdien, kolēģi! Tātad īsumā pastāstīšu par radiofrekvenci, kas tā ir pa metodi, kāpēc to var pielietot audu elasticitātes uzlabošanai un galu galā, kā tad vispār radiofrekvence darbojās. Pēc būtības radiofrekvences enerģija tie ir elektromagnētiskie viļņi, kas eksponenciāli pavājinās audos, tātad attiecībā audu dziļumā tā enerģija pakāpeniski mazinās. Būtībā ar radiofrekvenci tas princips notiek tāds, kad izsildot audus noteiktā dziļumā un arī ar noteiktu enerģijas lielumu, mēs panākam to, ka kolagēns saraujās, savalkās, līdz ar to tiek panākts arī šis te liftinga efekts. Pirmie ziņojumi par to, ka radiofrekvenci var izmantot kolagēna sintēzes uzlabošanā, kolagēna elasticitātes uzlabošanā, patiesībā nāk no traumatologiem, jo viņi šo metodi sāk izmantot pie pleca subluksācijas ārstēšanas, proti, ka ar radiofrekvences palīdzību panākot šo saišu biezumu, kolagēna izstrādes biezumu, uzlabojās arī šī locītavas stingrība. Un loģisks radās arī tas secinājums, ka, ja to var izdarīt locītavā, kāpēc gan, lai to nevarētu izdarīt arī ar ādu. Pirmās apstiprinātās šīs ražošanas tehnoloģijas Amerikā pēc FDA ir apstiprināts jau no 2000. gada. Tātad šīs metodas tirgū ir jau vairāk kā 15 gadus un kopumā ir atzītas par drošām un arī ļoti efektīvām. Kas tad notiek konkrētāk audos? Tātad radiofrekvence var būt gan ablatīva, gan neablatīva. Ablatīvā radiofrekvence ļoti plaši tiek izmantot invazīvajā kardioloģijā, un ar šo ablatīvo radiofrekvenci panāk to, kad tiek iznīcināti šie nepareizie ritma traucējumi sirdī, kā vadīšanas traucējumi. Savukārt dermatoloģijā radiofrekvence viennozīmīgi tiek izmantot tikai un vienīgi kā neablatīva, tātad audu elasticitātes uzlabošanā, kad mēs iedarbojamies tikai un vienīgi uz šo kolagēna sintēzi. Attiecīgi tās indikācijas tātad ir ādas liftings, ādas elasticitātes uzlabošana, ķermeņa konturēšana un arī celulīta mazināšana jeb ārstēšana. Kopumā tāpatām radiofrekvenci var kombinēt ar ļoti dažādām metodēm, par kuras arī tūlīt parādīšu, tātad gan ar frakcionētiem lāzeriem, gan arī ar vakuuma masāžu. Kā jau dr. Rozniece un arī dr. Mauriņa iepriekš stāstīja, līdz ar gadiem tie novecošanās procesi turpinās uz priekšu, to laika mašīnu mēs atpakaļ nepagriezīsim, bet tas, ko mēs varam piebremzēt šos novecošanās procesus un panākt to, ka šie novecošanās procesi notiek lēnāk. Tātad līdz ar gadiem kolagēna sintēze audos ļoti ievērojami mazinās, izsīkst fibroblastu jeb šūnu, kas ražo kolagēnu arī darbību, un ko mēs pakāpeniski sākam redzēt kā sīko grumbu tīklojumu, un pēc tam jau mēs redzam šīs dziļās grumbas jeb rievas sejā. Tātad elektronu mikroskopā attēls fibroblasti ir šīs šūnas, kas tātad ražo mums šo dermas pamatu kolagēnu, un iedarbojoties uz šīm šūnām un arī uz pašu jau esošo saražoto kolagēnu, mēs panākam ievērojams liftinga efektus. Tātad, kas tad notiek pašas procedūras laikā? Ar radiofrekvenci mēs varam novadīt ļoti konkrētu enerģijas lielumu un arī ļoti konkrētā audu dziļumā. Rezultātā, kas notiek? Jāatcerat no histoloģijas, tad kolagēns mums ir kā triciklisks peptīds, kas ir savīts kopā no 3 šķiedrām, un kopā viņus satur šīs labilās saites. Un radiofrekvences jeb noteikta karstuma pievedīšanas rezultātā kolagēns tiek nedaudz tā kā atšķetināts, atritināts, papildus tiek stimulēti šie fibroblasti ražot jaunu kolagēnu, un rezultātā šim iepriekš tā teikt vecajam kolagēnam pievienojās jauns, līdz ar to kolagēns kļūst ievērojami biezāks, tiek saražots jauns kolagēns, un līdz ar to mēs redzam kā ādas elasticitātes, ādas tvirtuma un arī ādas stingrības uzlabojumu, un mazinās šis sīkais grumbu tīklojums, un arī uz tausta bieži vien var just, kad āda arī kļūst biezāka. Interesanti ir arī histoloģiskie rezultāti, pārbaudot ādu histoloģiski, tātad, kas tad notiek pašā ādā. Šis, protams, ir ļoti schematisks zīmējums, bet būtībā audu remodelācija turpinās vēl pat 90 dienas pēc tam, kad mēs esam pārtraukuši veikt šīs procedūras.
Vidēji veic 4 līdz 8, vai tas standarta protokols ir 6 procedūras ar ik 2 nedēļu intervālu. Un tātad, balstoties uz šiem rezultātiem, mēs to galīgo efektu pēc veiktajām procedūrām redzam vēl pat 3 līdz 6 mēnešus pēc tam, kad procedūras ir paveiktas. Kā arī dr. Rozniece iepriekš stāstīja, protams, mēs gribam, mūsdienās vispār cilvēki grib efektu tūlīt un tagad un ātri, bet jebkurā gadījumā katrai procedūrai ir savas priekšrocības un ir arī savi trūkumi. Ar radiofrekvenci pēc pirmās procedūras uzreiz nekādas ievērojamas izmaiņas neredzēs, bet tieši pēc laika, tātad, kā redzat, arī pēc šīm 90 dienām, tātad 3 mēnešus vēl pēc tam, kad tiek pabeigts procedūras, šī audu restruktūrizācija notiek. Procedūras efektivitāti tāpat ietekmē arī sasniegtā audu temperatūra procedūras laikā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo viss ir atkarīgs no šīs tehnoloģijas, kas tiek izmantota, no aparatūras, kas tiek izmantota, jo atkarībā no ražotāja ir iespējams tas, ka uzgalī jau ir iebūvēts šis termometrs, kas mēra audu temperatūru, vai arī procedūras laikā, nedaudz arī vēlāk rādīšu mazu video par to, kā notiek procedūra, mēs mēram šo temperatūru ādas ar ārējo termometru, jo tas ir pierādīts, ka kolagēnā šīs kontrakcijas, kolagēna saraušanās un jauna kolagēna sintēze notiek pie 40 līdz 43 grādu temperatūrai. Tātad, ja procedūras laikā netiek sasniegta šī temperatūra, ja šī temperatūra ir 38 vai 37 grādi, tad gaidīt kaut kādus ievērojamus efektus īsti nav jēgas. Tāpat arī karstuma ekspozīcijas laiks. Elektromagnētisko viļņu enerģiju mēra džaulos, un katram ādas laukumam ir noteikts lielums, cik šī enerģija ir jāpievada, tā skaitā arī šis laiks, cik tad ilga procedūra ir jāveic. Audu hidratācija arī ietekmē to, cik ātri uzsils audi, un tā teikt arī audu vecums. Jo, piemēram, audu hidratācija tas ir svarīgi tāpēc, ka jo sausa āda elektromagnētiskos viļņus vispār nepārvada, vai pareizāk sakot, pārvada ļoti minimāli, tāpēc pirms procedūras uz ādas tiek aplicēts vai nu gēls, vai nu tā ir eļļa, atkarībā tātad no ražotāja noteiktā šī protokola. Tāpat arī audu vadīt spēja ir tā, kas nosaka procedūras efektivitāti. Ar asinsvadiem bagāti audi, tātad vaskularizēta audi, šo elektromagnētisko enerģiju pārvadīs daudz labāk. Kas ir interesanti, piemēram, tad, ja mēs procedūru veicam pie vietām, kur anatomiski kauls ir tuvāk, tātad locītava, kaulā pašā šī vaskulārā apasiņotība ir daudz mazāka nekā mums tas ir ādā un muskuļos, un būtībā elektromagnētiskie viļņi procedūras laikā kaulu, tā teikt, apiet apkārt, viņš pat būtībā nenonāk šī enerģija līdz kaulam vispār. Kā jau minēju iepriekš, tātad radiofrekvenci ir iespējams kombinēt ar dažādām metodēm kopā. Tas var būt dermarollers, tas var būt frakcionētais lāzers, tā var būt vakuma masāža, jo arī paši zina, tātad ir jāizvēlās gan mērķiecīgi šis konkrētais pacients, kāds ir viņa ādas stāvoklis, ir jāizvēlās realistisks pacients, un atkal jau mēs varam uzlabot ādas elasticitāti uz noteiktu laiku, bet to laiku mašīnu atpakaļ mēs nepagriezīsim, un neviens pa 20 gadiem pēc vienas procedūras, par 20 gadiem jaunāks no kabineta uzreiz neizies. Šis tāpatām svarīgi ir radiofrekvences penetrācijas dziļums audos, jo loģisks ir jautājums, tad vienā vietā dziļāk, otrā vietā varbūt netik dziļi, tad jau arī atkal nosaka šis ražotājs. Viss ir atkarīgs no pievadītās enerģijas, un tāpatām arī cik dziļi tiek novadīta šī enerģija, mēs iegūstam šo vēlamo efektu. Šis ir aparāts, ar kuru mēs strādājam klīnikā. Mēs procedūras laikā izmantojam infrasarkano staru termometru, ka mēs mēram šo audu temperatūru nepārtraukti, vai audi ir uzsiluši šī vēlamajā temperatūrā, tātad 40 līdz 43 grādi, vai audi pilnīgi vienmērīgi ir uzsiluši apstrādātajā laukumā. Tāpat mēs kontrolējam šo izstrādāto enerģijas lielumu un, protams, izejot no tā, kurā vietā mēs taisam procedūru, ir vai nu sejas uzgals vai uzgals ķermenim, kas ir paredzēts lielākiem laukumiem, piemēram, kājām, vēderam, gurniem. Un vidēji, kā jau minēju, tātad tiek veikts šīs
6 procedūras ar 2 nedēļu intervālu. Tas intervāls arī ir atkarīgs tātad no šī ražotāja, bet kopumā apskatot visas pieejamās tehnoloģijas, tas protokols plus mīnus ir ļoti līdzīgs. 2 līdz 3 nedēļas ir šis intervāls, ar kur tiek veiktas procedūras. Indikācija šādai procedūrai tātad ir samazināts ādas tonus, ādas noslīdēšana. Ideāla metode, manuprāt, tā ir piemērota sievietēm pēc grūtniecības, kad vēdera āda ir izteikti izstaipījusies, vai, piemēram, cilvēkiem, kuri strauji ir zaudējuši svaru, teiksim, uzsākot kādas stingras, striktas diētas, šis te ādas tonus ļoti strauji krītās, un, tā nesmuki teikt, bet tā āda tāda ļenganāka ir palikusi, viņa vairs nav tik labi sarāvusies pēc šīs notievēšanas vai atkal jau grūtniecības. Un tad šis ir ļoti labs variants, kā mēs varam uzlabot audu stiprumu un elasticitāti. Jebkurai metodē, protams, ir savas indikācijas, arī savas kontraindikācijas, jo projām tā ir grūtniecība, akūta iekaisuma procesi, autoimūnas saslimšanas. Neaizmirstam par kardiostimulatoriem un lieliem metāliskiem implantiem, jo tas jebkurā gadījumā ir elektromagnētiskais lauks, un ar kardiostimulatoriem jābūt ļoti uzmanīgi, un vispār ar šīm aparātu tehnoloģijām to vienmēr pārjautājot. Daži rezultāti, tātad ļoti veiksmīga metode tiek pielietot pie roku ādas elasticitātes zuduma. Šī konkrētā pacienta, tas nav tikai radiofrekvences nopelns, bet tur ir frakcionētais lāzers kopā ar radiofrekvenci. Šeit ir tikai radiofrekvence šī kakla daļai, tur ir konkrēti pacienti pēc straujas notievēšanas. Paldies jums par uzmanību, tas tā ļoti īsumā par radiofrekvenci, cerams, ka kļuva skaidrāks kaut kas. Jā, paldies, doktori Zabuldovskai. Lūk, jautājumu beidzot, jautājums lūdzu. Man ir jautājums. Sakat, lūdzu, jūs teicat, ka ir